Vai tu zini, kur šogad pulcējās paši spēcīgākie Latvijas jaunieši un juniori? Ķekavā. Tieši tur šogad sacentās jaunie spēka vīri par čempionu tituliem trīscīņā. Kāda ir tava motivācija sportot joprojām? Ir kā šis sports ir šaunā tiem, kur var nopelnīt daudz naudas vai kļūt ļoti slavens. Tā tas ir, ja es gribētu nopelnīt naudu, es nemaz nebūtu sācis to nodarboties. Vienkārši patīk to darīt un viss. Šis ir smagākais sporta veids no visiem. Kurš to vērtē? Citiem smags ir maratons, citiem svārcelšana. Viegls viņš nav. Patīk. Patīk un padodās. Un es tos tagad pieredzis. Tas man tā kā dzīvesveids nevar nemaz iedomāties tagad, kas, piemēram, sēdēt mājās vai spēlēt futbolu. Bez zāles savu dzīvi tagad neredzu tālāk. Kopumā bija 3 disciplīnas. Pirmā – piesēdiena, kur paņemot stieni un atkāpjoties vienu soli no statīva ir jāizpilda pietupiens. Pēc galvenā tiesneša signāla atlētam ir jāsaliec ceļgali un jānolaiž ķermenis, kamēr kāju augšdaļa pie gurnu locītavas ir zemāk par ceļgala virspusi. Kā izrādās, tad tieši šī disciplīna sagādā visvairāk pūļu un grūtību, ja nezin pareizi tehniku. Saka, cik tu sēri? Es 119,4. Pirmoreiz, kad zāle atnāca, tūp pie kaut kas pie 60. Kad saka powerliftingā trenēt, tas tā bija kaut 75. 3-4 gadu laikā apmēram tīrā masa 50 kg pienāks klāt. Otrā disciplīna ir vilkme no zemes. Atlētam ir jānostājas ar seju pret platformu, kur stienis novietots horizontāli atlēta kāju priekšā un jāsatver stienis vienalga kādā tvērienā ar abām rokām. Paceļot jānostājas taisni. Lai to ieskaitītu, ir nepieciešams atliekt plecus uz aizmuguri. Pretējā gadījumā disciplīna netiek ieskaitīta. Kā jau ikvienā sporta veidā, arī šeit ir jābūt īpašam ekipējumam. Tas ir triko, krekls, piemēroti apavi un speciāls jostas, kas palīdz celt svarus un nesaraut saites. Šis speciālais powerlifting ekipējums praksē ir arī diezgan sāpīgs. Jā, ir sāpīgs, bet uzvar nāks ar sāpēm. Kas tad īsti ir tās sāpīgākās lietas, ko nodara ekipējums? Sāpīgākās lietas būtu droši vien ceļos, kad tin saites vai vairāk varētu ietupties. Es esmu ievērojis daudziem arī padusēs norauj ādu, tā kā tev ap rokām, zilumi. Jā, tas ir ādrauj, protams, diezgan vecs ekipējums. Mums ir iegādāts jauns, bet tas sāpes ir. Paliekošs efekts, vizuāls arī ir, bet nav tik traki vairs, kā bija agrāk. Trešā – spiešana guļus, kur dalībnieks guļot uz muguras pēc tiesneša komandas nolaiž stieni līdz krūtīm un tad notur to nekustīgu ar pauzi. Pēc komandas spiest jāiztaisno rokas. Katrai disciplīnai tiek doti 3 mēģinājumi. Katrs ir jāuzsāk 1 minūtes laikā. Es ievēroju, ka daudzas pirms piegājieniem, tā vienkārši sakot, ieklapē. Laikam neizsnātiem. Nē, man vajag mieru un noskaņoties. Citiem vajag izrādīties, izkliekties. Tas kā kuram.
Protams, ir arī, kuri možamam posts ožamos pirstu, bet man viņš neko nedod. Tad, kad es skaņojos lieliem svariem, kā tu teici, es aizmirstu par jebko citu pasaulē. Un tad es un tas svars un viss. Un varbūt tas, kad es tur bišķicīt pateistu roksni, tas ir tāda blakus parodība drīzāk. Tas nav centrālais. Tas ir drīzāk man galva, kas ir atdevot tukšanā vispārējiem. Īpaši nekāds rituāls nav. Es vienkārši piepies stieņu, ievēl gaisu, sasprindzinu pa vēderu, lai nebūtu traumas mugurē un vienkārši velku. Šajās sacensībās jaunieši uzstādīja ne tikai čempionāta rekordus, bet arī personīgos rekordus. Labāks rezultāts pietupienot 260, spiešanā ieskaitīja vienīgo otro piegājienu 220. Izspied arī junior rekordu, bet neieskaitīja dēļ tehniskas kļūdas un vilkumē 287,5. Kopā 767,5 kg. Tev ir arī sporta meistara normatīvs sen jau nokārtots. Jā, diezgan sen jau. Nākamais savukārt starptautiskais sporta meistars tālu vēl. Īpaši tā nav, tas ir 20 kg un tas nekas tālu nav. Par šo sporta veidu aktīvi interesējas un ar to nodarbojas arī sievietes. 26. maijā notiks sieviešu un junioru sacensības trīscīņā, tāpēc tās vēl var paspēt noskatīties vai pat piedalīties tajās. Tas bija reāli. Kas? Smuks.